Cienījamā sēdes vadītāja, godējamie deputāti, cienījamā ārlietu ministre. Es saprotu, ka gan koalīcijā, gan valdībā ir iestājies neliels apjukums. Un kāpēc? Un te var arī saprast, ka ārlietu ministri nevar tā droši runāt, jo viņi arī īsti nezina, ar ko šis apjukums beigsies. Jo apjukums iestājas pēc vēlēšanām Amerikas Savienotās valstīs. Visi, kam ticējām, ko darījām, ko runājām, ko uzskatījām par svarīgu, izrādījās blēņas. Jo mēs ticējām, ka uzvarēs un prezidents būs Harisa. Līdz ar to tas izskaidro arī to, ka runātāji vēl šeit, sevišķi no koalīcijas, nav atbildējuši ne uz vienu jautājumu, kas interesē Latvijas pilsoņus un Latvijas sabiedrību. Tas varbūt ir galvenais. Es varbūt atšķirībā no Ukrainas, Krievijas kara darbības tādā operatīvā līmenī apskatīšos, gribētu teikt dažus vārdus par ģeopolitiku. Es saprotu, ka ģeopolitika skolās vairs nemācā, loģika arī nemācā, bet ģeopolitika atšķirībā no tā saucamā tekošā momenta vai taktisko kara darbības ainu apskatīšanas atšķiras ar to, ka tā ir mācība par politiku, ko piekopja valstis. Tās ir kodolvalstis, kuras var iznīcināt vienu otru vai visu pasauli. Un tās pašreiz ir Amerikas Savienotās valsts, Ķīna un Krievija. Līdz ar to Ukrainas un Krievijas karš ir jāskatās drīzāk un vispirms no ģeopolitikas viedokļa. Un kļūda būtu skatīties, kā es teicu, ka tā nav cīņa par ietekmi starp Amerikas Savienotām valstīm un Krieviju, vai kādreiz tā bija starp PSRS un NATO valstīm. Man drusciņi izbrīna arī, ka ārlietu ministrijas konsultanti nav iedevuši nekādu varbūt informāciju mūsu cienījamā ārlietu ministrijai par Monroe doktrīnu, kura bija 19. gadsimta, atcerieties, un kuras princips bija, ka eiropieši pēc pilsoņu karā nemaisās un nebrauc karot uz Ameriku, un amerikāņi nebrauc karot uz Eiropu. Un Monroe doktrīna bija spēkā kā nerakstīts likums augstā kara laikā starp PSRS un Amerikas Savienotām valstīm. Un tā doktrīna bija ļoti vienkārša, ja, ka NATO karabāzes netiek likts tieši pie PSRS robežas, un PSRS neliek viņus, teiksim, tieši tur Meksikā vai Kanādā pie ASV robežas. Un tad, kad šī nerakstītā doktrīna tika pārkāpta, atcerēsimies, Kubā, tad Kenedijs ar Hruščovu vienojās atjaunot šo kārtību. Ja? Un amerikāņi apņēmās neuzstādīt Turcijā, tur, kas vistuvāk Krievijai, un Krievija paziņoja, ka viņiem nelīdīs, ja PSRS nelīdīs Amerikas kontinentā. Vai šeit var uzskatīt kaut kādā mērā karu starp Krieviju un Ukrainu kā šo Monroe doktrīnas pārkāpšana? Tā nav mana teorija, tā ir Kolumbijas universitāte, kas ir ļoti izcila, ja, un tur, teiksim, pasniedz šo ģeopolitikas kursu, un tur pašreiz par to skatās. Jūs variet iet internetā, paklausīties tur Džefriju Saksu vai izlasīt, ko viņš raksta. Bet jautājums ir nākošais. Vai Amerikas Savienotām valstīm ir interešu zonas savas kā tādas? Ja? Te daudz runāja par starptautiskajām tiesībām, bet tās vairāk ir mazo valstu pienākumi. Bet šīs te ģeopolitiskās politikas lielvalsts, ja, viņiem drusciņi savādāk šīs lietas notiek. Jā, Amerikas Savienotām valstīm ir interešu zonas, es varu pateikt, tā nav tikai Panama, Grenlanda, Izraela, tā ir arī Kanāda un tā ir arī Meksika. Kolēģi, lūdzu jūs mazliet klusāk. Vai Ķīnai ir savas interešu zonas? Jā, Taivāna, Dienvidķīnas jūra, Sibīrijas austrumi, varbūt vēl kaut kas. Un tad, ja šīm te divām valstīm ir ietekmes zonas vai Krievijai savas ietekmes zonas, kuras mums nav jāatzīst, bet jā, viņai ir. Un kas ir interesanti, tā nav tikai Ukraina vai Baltkrievija, kā Krievija uzskata, bet arī Austrija, kas to ievēro. Un vai jūs ziniet, ka Austrija 1954. gadā parakstīja līgumu, ka viņai nekad nebūs, viņa būs neitrāla, viņai nekad nebūs NATO bāzes, viņa nekad neiestāsies NATO. Un kāpēc viņš šādu lietu parakstīja? Tāpēc, ka Krievijas, ja PSRS karaspēks izvācās tikai pēc tam, kad šāds līgums tika parakstīts. Tad atcerieties 1954. gadā. Un viņa joprojām ir neitrāla, un viņa arī nestāsies iekšā nekur. Tātad šeit runājot par ģeopolitiku, tas ir ASV Krievijas interešu konflikta risinājums, un loģiski, ka viņu risinās ASV prezidents Trumps un Krievijas prezidents Putina.
Putins patīk mums vai nepatīk, jā, bet tas tā notiks. Tagad nākošais. Ārlietu ministrijai nav izstrādāti varianti. Mēs dzirdējām, kad žurnālisti uzdeva jautājumu Trumpam. Viņam bija 3 runas. Pirmā bija diena pirms inaugurācijas laikā un Nevadā, Lasvegasā. Ja? Un jūs viņus visus variet noskatīties, un tad, kad beidzas šīs runas, viņi noķer žurnālisti un saka, variet paiet nost varbūt. Un žurnālisti prasa, bet ja Krievija nepiekāpsies, ja? Un tad Trumps atbildēja ļoti precīzi. Jā, viņš saka, tad mēs varam tur kaut ko, tad, kad viņš arī parakstīja šos te pirmajā dienā jau savus lēmumus, viņš teica, ka mēs radīsim tādu situāciju, vai kā tur tulkoja, briesmīgi tur Krievijai vai kaut kā savādāk. Bet otrs variants faktiski, ja tiek panāktas sarunās šīs vienošanās vai pamieris, tad amerikāņi solīja, un tas jau ir apsolīts, ka tiks mīkstinātas dažas sankcijas. Un tad man ir jautājums ārlietu ministrijai, vai jums ir šie 2 varianti? Variants A, ka sankcijas tiek mīkstinātas, tad kuras sankcijas tiek mīkstinātas, un ko ar to ir domājis prezidents Trumps? Un vai tās būs tās sankcijas arī, kas mums būtu izdevīgi, kuras atcer? Es domāju, tranzītu, ostas, visu pārējo, vai tās būs kaut kādas citas sankcijas? Ja? To varbūt mēs dzirdēsim nākošajā reizē. Nākošais, ja nevienojas, ja vispār nenotiek nekāda vienošanās, ja turpinās šis karš, tad radikāli mainās Latvijas situācija. Un tad man atkal ir ārlietu ministriem valdībai jautājums par naudām. Vai mēs nopērkam 12 amerikāņu iznīcinātājus F-35, jo Polija nopirka tikko 31 iznīcinātāju par 4,6 miljardiem. Ja, tad tur 2 eskadras, 12 iznīcinātāji Latvijai, tas būtu 2,5 reizes mazāk, tas maksātu 1,85 miljardi tikai, tikpat daudz varbūt uzturēšana kā 3,5 miljardi. Vai mēs to naudu izlietojam 6 miljardus Rail Baltica būvniecībai, vai 13 miljardus izmetam klimata, teiksim, politikai, 20 miljardus. Vai tomēr mēs nopērkam šos F un bruņojamies, un tad es dzirdu veselu rindu blēņu. Man ļoti apbēdina, ka Saeimas deputāti nav izlasījuši ne 5. pantu Ziemeļatlantijas līgumā, ne 10. pantu. Runa absolūts muļķības. 5. pants nenodrošina mūsu neatkarību, jo tur ir teikts, ka valstis veiks pasākumus, un tālāk lasiet, kurus uzskata par nepieciešamiem. Un katra valsts nosaka, kas ir nepieciešams pasākums. Un viena, es nešaubos, ka Somija un tās 8 Baltijas un Ziemeļvalsts, un varbūt Lielbritānija un Nīderlanda, kas ir tas 10. apvienotie reaģēšanas spēki, un varbūt arī Polija, ka viņi tiešām piedalīsies ar militāru aktīvu kara darbību. Mums ir arī Kanāda un amerikāņi, bet tie ir nelieli spēki. Bet dažas valsts mums var atsūtīt, teiksim, kaut kādas zāles. Ja? Un, ja skatoties tagad, ja Ukraina būtu NATO, mēs nevarētu pārmest, ka Ungārija vai Slovākija pārkāpj 5. pantu, ja viņas abas šīs valsts nodrošina Ukrainu ar elektrību pašreiz. Tātad viņi dara to, ko valdība ir nolēmusi par nepieciešamu palīdzēt Ukrainai, kaut gan Ukraina nav nekāda NATO valsts. Bet viņi to 5. pantu pilda. Mums ir jābūt šādā ziņā gataviem, vai arī mēs tomēr tērēsim naudu, ja, tātad, kā precīzi teica ASV prezidents, klimata krāpniecībai. Nākošais. Vai mēs varam aicināt šeit, piemēram, Grūzijai solīt, vai Ukrainai, vai tur Moldovai pat, ka mēs viņus aicinām, ja mēs uzskatām, ka viņām jābūt NATO? 10. pants NATO līgumā saka, ka puses, tas ir katra valsts, var uzaicināt vienprātīgi nolemjot, jeb kopā vienojoties. Tātad vai mūsu ārlietu ministrija, varbūt, ka mums Bražkunds pateiks, ir šāda te piekrišana no Vācijas, no Francijas, no Ungārijas, no Slovākijas, ka mēs aicinām NATO un mēs solam kaut kādā veidā savā vārdā, ja, ka šīs valsts tuvākajā laikā varētu iestāties NATO. Tā ir diezgan būtiska lieta. Tagad konkrēti par tiem jautājumiem, kas interesē Latvijas sabiedrību. Vai Latvija izstāsies no Pasaules veselības organizācijas? Vai Latvija izstāsies no Parīzes nolīguma? Var teikt, kāpēc mēs izstāsimies vai kāpēc mēs neizstāsimies. Tad vajag izanalizēt.
Ja ASV saka, ka zaļā vienošanās ir krāpniecība, ja Meloni, Itālijas prezidents, paziņo, ka Itālija izstāsies kā nākošā valsts, ja Francijas valdība prasa apturēt direktīvu, kas nosaka piegādes ķēžu pārbaudi, vai šīm ķēžu piegādātājiem, vai viņi nenorāda kaitējumu cilvēktiesībām un videi. Katram uzņēmumam ir simtiem piegādātāji, kuriem ir vēl simtiem apakšuzņēmēji dažādi un citi piegādātāji. Un Francijas valdība saka, ka šī direktīva ir jāaptur, jo tur var būt iesaistīti simtiem tūkstošu uzņēmumu. Tad jūs iedomājaties, kāda birokrātija, kāds aparāts, cik tur cilvēki nav jāiesaist, lai tikai pārbaudītu. Francijas eiroministrs Benjamins Adāds tikko paziņoja, ka Francija neatbalstīs direktīvu par korporatīvās ilgspējas ziņu sniegšanu. Tas ir par izmešiem, to novēršanu. Tas ir klimata likums, ko mēs nepieņēmām. Kāpēc? Tāpēc, ka rakstīt katru reizi, par cik jūs samazinātiet izmešu, katra lidmašīna, katra gotiņa, katrs traktors. Ja? Francija pateica, ka viņi prasa šo direktīvu kā tādu vispār apturēt. Tātad mēs te vēl strādājam, skrienam pa priekšu un gribējām šo klimata likumu pieņemt, ko mēs jau izsmējam savā laikā. Vācija vispār ir sabrukusi. Ja? Tur jau nav tā tikai, ka tur 30,000 Volkswagens atlaiž. Paskatieties, Nissan jau ir paziņojis par 1,000. Viens pēc otra tiek slēgti uzņēmumi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir nojaukuši tur savas atomelektrostācijas, vējš vasarā nepūš, enerģijas nav un cenas ir 40 centiem par 1 kilovatu. Ja augstākā cena Eiropas Savienībā, vidē ir kaut kur 25. Ja? Sabrukums. Nākošais par Pasaules veselības organizāciju. Amerikas Savienotās valstis izstājās. Maksāja 500 miljoni, Ķīna maksāja 39 miljoni. Tagad ASV kongresa. Esiet cienījamie, godājamie deputāti iepazinušies ar ASV kongresa Covid pandēmijas izpētes apakškomisijas materiālu, viņu ziņojumu. Mājasēdes bija nelikumīgas, obligātā vakcinācija bija kļūda, blaknes netika uzraudzītas un slēptas, nāves gadījumi tika slēpti pēc vakcinācijas. Variet dienas biznesa bibliotēkā paņemt izlasīt, ja tur ir viss šis, variet iet internetā. 200,000 tika hospitalizēti uzreiz pēc vakcinācijas, ja tajā pašā momentā viņiem palika slikti. Nomira 38,000, kuriem nebija vispār nekāda Covid-a. Veselie cilvēki vakcinēti. Tā skaitā 9,2 nomira 2 dienu laikā pēc vakcinācijas. Latvijā šie dati ir salīdzināti ar mirstību līdz 39 gadiem, kuri vispār izslimo dabīgi Covid. Ja, apmēram pa 14,15 nomira šajos 3 gados, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Statistika bibliotēkā lejā tikko izrakstīta dienas biznesā. Tātad mēs izstājāmies vai neizstājāmies. Pasaules veselības organizācijā novēlošanos paziņoja, slēpa datus un tā tālāk. Ja? Kāpēc paguva Baidens amnestēt galveno šo virusologu, ja, kā jūs atceraties? Tāpēc, ka pret viņu kriminālu lietu jau sāk ierosināt. Ja tie bija vesela rinda, kā Amerikā uzskata, ka tie bija noziegumi. Tātad visi latvieši gudrinieki, kas atlaida cilvēks no darba, tas ir radījis kaitējumu. 2 metri, starp citu, distancēšanās izdomāta pilnīgi bez kaut kādas jēgas, ja jūs varat izlasīt. Tikai tāpēc, ka Amerikā bija 6 pēdas, 1,8 metri, tikai tāpēc, ka tas ir vairāk kā 1 metrs. Tātad visa tā ir muļķība. Ar ārpolitiku ir saistība, vai mēs izstājāmies no Pasaules veselības organizācijas vai neizstājāmies, ja mums ir grūti to saprast. Tāda ir atbilde. Nākošais. 400,000 latvieši ir ārzemēs pašreiz. Ja? Tikai Amerikā 92,000 PBL dati. Cienījamā ārlietu ministra, Latvija ir zaudējusi procentuāli vairāk cilvēku kā Ukraina pret savu iedzīvotāju skaitu kara laikā. Ne jau tikai viņi aizgājuši bojā, viņu valsti ir zuduši kā darba spēks. Viņi dzīvo ārzemēs. Mēs sakām, ka mēs viņus attaisināsim apakaļ. Koalīcija un valdība ir pacēlusi nodokļus pa 5%, no 20 uz 25, laikam, lai viņi brauktu uz šejienu, nevis kaut kur, teiksim, kuri 15 vai 10 vai 12% uz tām valstīm. Ja? Un pēdējais. Aicinām nepieņemt muļķīgus dokumentus, piemēram, kā Saeima 300 pieņem par armēņu genocīdu. Tas bija Kremļa projekts, tad, kad Turcija iestājās NATO, braukāt pa pasauli un stāstīt par šo genocīdu. Pašinjans tikko bija Cīrihē, atkal varat ieiet YouTube, izlasīt, kur viņš pasaka, ka ne
Armēnija, ne Armēnijas prezidents, un to ir apstiprinājis viņa ārlietu ministrs, neuzskata šo par galveno Armēnijas problēmu. Ja? Saeima apkaunoja sevi, vēršoties Kirsten kungs, laiks. Paldies.